Laipni lūgt atpakaļ jaunā video. Divi par futbolu. Es esmu Kristaps. Es esmu Knuts, un šodien mēs vairāk parunāsim par aizdīto Eiropas līgas finālu, kurš, mūsuprāt, bija diezgan intriģējošs, jo bija ļoti liela likme. Abām komandām noteikti vajadzēja uzvarēt. Un arī par pēdējiem virslīgas mačiem nedaudz un par nākotnes līgu arī. Un tad sāksim ar lielo notikumu, kas bija Eiropas līgas fināls. Tottenham Hotspur pret Manchester United. Abas komandas Premjerlīgā atrodas 17. un 16. vietā. Gan drīz izkrita pat no Premjerlīgas šo sezonu, bet par laimi saglabāja vietu. Un tad, tā komandas principā vinē, tie nākamā sezonu spēlē Champions līgā. Tie, kas neuzvar, tie nekur nespēlē, tikai Premjerlīgā spēlē, un tāpēc ļoti intriģējoši. Tottenhama vinēja 1-0. Spēle, manuprāt, bija diezgan tāda iemidzinoša, diezgan garlaicīga, bet tomēr Tottenhama izdevās vinēt. Tātad, lūkšā. Es tev nevainoju, bet mēs pat tev nedabūsim pat 1 miljonu. Labākais mēs tev atdosim kaut kādam skonto vecajam klubam, kurš vairs neeksistē. Tā kas tas bija? Strāpīja un golu. Un. Kas notiek? Tu esi vārdsargs no Ajax. Nopirkt. Ļoti labs. Teica, būs ļoti labs. Kas notika? Viņš bļāviens. Jebkurš ogrinājums vārdsargs būtu labāks nekā Onanā. Nē, manuprāt, šajā finālā tiešām Onanā aizdīja savu kārtējo slikto spēli, principā. Jo Tottenham būtībā visu spēli aizsargājās visu spēli. Un viņiem bija tikai viens, man liekas, sitiens vārtu rāmī un viens gols. Viņi to vienīgo arī realizēja. Es to pat nesaucu sitienu. Tas saukt par rikošetu no lūkšā. Tas bija principā savos vārtos vārti tika gūti. Bet United... Nezinu, švinēja Tottenham. Varbūt tomēr atbalstīja Tottenham. Uzlika uz mačā tādu likmīti, ja Tottenham pacels. Tā viņš dabūs kādas 50 štukas uzlika un dabūs miļu, ja Tottenham pacels. Jā, bet diemžēl bija... Speciāls taisīja, lai kādā netīšām izstāst. Jā, spēle bija... Manchester jau īstenībā spēlēja, manuprāt, ļoti labi. Viņi daudz uzbruka, daudz veidoja momentus. Viņi bija ļoti tuvu, lai arī gūtu tos vārdus, bet Tottenhamas centra aizsargs Van de Ven no tukšiem vārtiem vienkārši šķērītē izsita bumbu ārā un par laimi Tottenham neielaida. Un es reāli priecājos par Tottenhamu, ka viņi beidzot pēc cik tur 40 vai cik gadu pārtraukumu beidzot vinēja kādu trofeju. Un tas viņiem tiešām kā klubam ļoti svarīgi un es par viņiem ļoti priecājos. Bet par United man īsti nav komentāru, jo visu sezonu šī komanda ir buksējusi. Viņi gan Eiropas līgā spēlēja tā, ka... Ļoti labi. Viņi bija izcili. Mans klubs tas ir. Es ceru, ka nākošais sezonu būs daudz labāk. Nebūs mums Eiropiešu līgas nekādas, nekas nebūs. Mums būs Premjerlīga. Mēs mūšu pacelsim, mums jādara top 10 noteikti. Mūšu kaut kāds jokeruši atnāks. Cuhuņi atnāks, tur kā ritēja spēlētāji atnāks, Onanā aizies, un tad Lūkšā aizies, un tad mums ies normālāk. Manuprāt, nākamā sezona tad Unitedam vairāk jākoncentrējas tiešām uz Anglijas Premjerlīgu un jāmēģina atkal iekļūt Champions līgā vai Eiropas līgā. Te jau redzēs varbūt konferenci, ja viņiem tik labi atkal neaizies tā sezona. Bet Tottenhamai tiešām novēlu, lai vasaras pirmssezonas periods tiek ļoti labi aizvadīts. Arī tiek piesaistītas ļoti ceru jauni, labi spēlētāji, lai viņi nākamgad Champions līgā jau var startēt tiešām konkurēt spējīgi un var panākt savus rezultātus, panākt vismaz kādu uzvaru par kaut kādu par zemākiem klubiem. Es apsveicu Tottenham pēc reāli 40 gadu bez trofejām, bet, United bija labākais, un es esmu viņu fans, šis sāpēja priekš manis, bet visi Tottenham fani, jūs priecājaties, ilgi priecāsies gan jau par šitā trofeju, ļoti svarīgi priekš jums, tā kā
Apsveic ar uzvaru. Jā, un tad, tad paturpināsim ar Latvijas virslīgas aizvadītajiem mačiem, kas arī, manuprāt, bija salīdzinoši interesanti, bet, protams, bija arī tādas ne tik interesantas spēles, kā, piemēram, Supernova pret Jelgavu. Arkādijas stadionā, Toņkalnā bija šis mačs, bet viņš beidzās 0-0. Tā kā, manuprāt, tas bija diezgan tāds nekāds mačs, bet, abas komandas, protams, ļoti gribēja uzvarēt, diemžēl nevienai neizdevās uzvarēt. Diezgan objektīvi tas bija. Tad arī FC Riga ar 2-0 vinnēja Liepāju. Tas bija šeit garantēts, ka Riga FC vinnēs. Tas ir top klubs salīdzinot ar Liepāju, kas ar apakšgalu visu laiku vēlaks parasti. Jā, manuprāt, šobrīd arī tā kā FC Riga uzņem tādu labāku formu un varbūt pat sezonas tā kā noslēgumā es pat godīgi novēlu viņiem čempionu titulu, jo RFS jau ir pārāk, manuprāt, bieži uzvar. Bet jāpiebilst, ka tomēr RFS arī šajā kārtā ar 2-0 vinnēja Metu. Tā kā viņi arī tajā cīņā par čempionu titulu vēl, protams, ir iesaistās un ļoti sīvi tur viņiem viss notiekās. Bet jāpiebilst, ka FK Audi, kas šobrīd atrodas 3. vietā, aizvadīja ļoti tādu blāvu spēle pret Skonto stadionā pret Daugavpili, jo viņi jau 16. minūtē dabūja sarkano, līdz ar to arī diezgan slikta spēle viņiem. Bet, būtībā tad sakosim arī to pārējām virslīgas spēlēm un tad cerēsim uz rezultatīvākiem mačiem par 0-0 katrā ziņā. Jā, runājot par RFS, kas notiek Paula Štēbora, maz miegas spēlētājs, visu laiku ir soliņi. Tā kā es to nespēju nostīties. Kaut kā spēlē pirmajā līgā, es nevaru redzēt. Smiegas spēlētājs, ļoti labs vārdsargs. Es saprotu, viņš ir vecs, bet neviena minūte šajā sezonā. Es katru maču skatos, ceru, Mošs Štēbora būs, Mošs būs. Nē, vai viņš ir soliņa, vai viņš pat nav vispār. Kas notiek? Man žēl, ka viņš nespēlē. Mēs, ka jau sestdien braucam uz Ogrinētu pret RFS 2 maču. Mēs cerēsim, ka Steinvors varbūt spēlēs. Es ļoti ceru. Es, protams, balsošu joprojām par Ogri, bet man tur būs grūti. Steinvors, ja būs vārtos, tad es nezinu, cik viegli man būs, ja Steinvors ielaidīs kādu vārtu. Bet, protams, es saku, Ogriņas kaut kāds 1-0, ja būs Steinvors vārtos. Būs kaut kā 30 sitieni un 29 sēvi Steinvoram un bišķiņiem būs clean sheet visu laiku. Nē, man par Steinvors tiešām jau nesāk to spēlētāju karjeru uztver tā nopietni. Viņš vairāk ir uz soliņu vai arī, es nezinu, skatītājs. Varbūt viņam tiešām jau tā spēlēšana vairs tik ļoti neinteresē, jo viņš jau vienkārši ir uz karjeras nobeigumu un tam līdzīgi. Viņš ir FSA tikai lai motivētu. Viņš ir tikai motivētājs ir. Viņš vienkārši palīdz motivēt komandu treneriem. Jā, tas arī. Un tad nākotnes līgā Ogrinēti bija tāda neveiksmīgāka šī spēļu kārta, piedzīvot pirmais zaudējums šo sezonu, un, diemžēl, Ogre ir atkritusi uz 3. vietu nākotnes līgā. Tikai 1 punkts starpībās ar Ventspili, tā kā es domāju, mēs atspēlēsimies mierīgi. Nē, es noteikti novēlu Ogrē, protams, arī turpmāk tikai uzvaras un iekļūt šo sezonu, nākamā sezonas virslīgā, bet, Ventspils, protams, arī aizved diezgan labu šo sezonu. Šobrīd atrodas viņi 2. vietā, un tad pirmie JDFS Alberts, kas arī tādu smaganēju, grūtu spēli pret Olaini, bet tomēr izdevās viņiem uzvarēt un paplašināt to savu punktu starpību no 2. vietas, un tagad viņi ir pirmie. Jā, tad šis arī būs viss, un tad tiekamies citos video. Paskaties, pieskojiet, atā.